Starp citu, Radio Boom FM piedāvā doktors starp citu filozofs Atis Zakatistovs. Man kopš bērnības ir bijis tā, ka atmiņā ir tēva teiktie vārdi. Un sveiciens tēti. Svētki nāk un svētki aiziet, bet sūra un rūkta kā maize paliek darba dienas un raizes. Skaisti. Tiešām skaisti. Un es šos vārdus saku izjusti, jo es viņus arī izjūtu. Ir vieglāk kaut ko pateikt izjust, ja tu arī izjūti. Man liekas, tas ir, ko rakstīja Nacionālā radio un tā televīzijas padome tajā pieteikumā, kur viņi dabūja 500,000 latus. Viņu moto bija caur sajūtām uzrunāt jauniešus. Tas ir tā diezgan skaisti. Un tad tur bija tāds vīrietis, es neatceros, man liekas, Mjārtāns uzvārdā, kad viņam prasīja, vai jūs kaut kādā veidā pētījumu esat izdarījuši? Viņš teica, nē, jo pētījums maksā dārgi. Un tad uzreiz tas jautājums ir, ar noklenkarēt 500,000 latu nemaksā dārgi, vai ne? bet iespējams viņi tur jauniešiem kaut ko iemācīs. Man liekas, jaunieši, tā pirmā lieta, ko viņi varētu iemācīties, ir, Kā piepīpēt? Nē, kā tikt pie naudas, izdomā kaut kādu falšu iemeslu, dabūj piķi un pēc tam sadala savējiem, vai ne? Tas ir labs veids, kā uzsākt darba dienu, vai ne? Un pat ja viņi tur audzina par patriotiem, vai ne? Bet tad šitāda veida patriotiem, bez pētījuma dabūj 500,000, izdala visiem savējiem, un faktiski saki, nepaveicās, jo tas, ko viņi ir iedomājušies, 500,000 latos, vai ne? Un viņi grib gada laikā dabūt 100,000 jauniešu, vecuma grupā no 15 līdz 30. Principā piečuks, par jaunieti, vai ne? Bet es varētu pat iedomāties, ka viņi ieiet krogā ar veselu paciņu ar piečukiem un saka, jaunieti, lūdzu, ieslēdz radio, dabūsi piecīti, vai ne? Varbūt tā viņiem būtu labāk tāda stratēģija, kā piesaistīt jauniešu uzmanību. Vecuma grupā no 15 līdz 30. Bet kāds ir nodefinējis kaut kur, kas ir jaunieši? Man liekas, to viņi dara aiz slēgtām durvīm. Sanāk kopā vīri un saka, šodien dienas kārtībā mums ir pirmais punkts. Kas ir jaunietis? Tas jau ir baigais jautājums, jā. Kas tas ir? Matiem jābūt. Ūsām? Ūsas tikai vīriešiem. Ja puišiem, jo jaunieši ir puiši, viņi vēl nav vīrieši. Vīrieši tur nav. Tieši tā, par vīriešiem kļūst pēc armijas, vai ne? Armijas laikā. Jā, bet uz sajūtām balstīta uzruna jauniešiem par radio. Tu vari iztēloties to misijas apziņu, kas viņiem ir. Kādā veidā uz sajūtām balstīti uzrunāt jauniešus. Zini, un kāpēc es šito tā sāku runāt? Jo tas ir smieklīgi. Godavārds, tas ir smieklīgi. Un šis ir pirmsvētku laiks. Un pirmsvētku laikā, ir jāpriecājas. Bet pirmsvētku laiks ir arī īpašs, jo notiek tas, ko sauc par morālo auditu. Zini, kad mēs bērniem mācam, rūķītis skatās pa logu, vai tu esi labs, vai tu esi slikts. Jā. Kas principā ir morālais audits. Un tad atnāk mazais mājās, viņš saka, es saplēsu savu jaku. Un mamma saka, slikti. Jā. Bet es aizstāvēju kādu, kuram darīja pāri. Mamma saka, labi. Vai ne? Ar rūķītis jau apmulsis, viņš nevar saprast, labi, slikti, kas tur. Un tad viņš saka, es meloju, slikti, bet es gribēju tevi pasargāt, māmiņ. Vai tev sirsniņa nesāp? Labi. Un atkal rūķītim galva jau griežas, vai ne? Wow, slikti, labi, kas to lai zina? Būtu, tādā vienkāršā pasaulē labās lietas būtu kreisajā pusē, sliktās lietas būtu labajā pusē. Un rūķītis pastāsta Ziemassvētku vecītim, kurš atnes dāvanas tiem, kas to ir pelnījuši. Kas ir labajā pusē. Kas ir labajā pusē un žagarus tiem, kas ir tajā pretējā pusē. Jā. Bet šis morālais audits ir ļoti piesātināts svētku jēdziens. Un, bija tāds Bernards Shaw, kas bija rakstnieks, un viņš rakstīja apmēram tā. Tas, ko viņš teica, ir
Mums, kā pieaugušiem, ir morālas tiesības audzināt bērniem, kas ir labs un kas ir slikts, tikai tad, ja mēs paši mēģinam šo pasauli padarīt labāku. Un svētku gaisotnē es domāju, ka morālā audita ideja ir vajadzīga ne tikai bērniem, bet arī mums kā valstī. Jo tas, ko mēs redzam, ir pienācis pirmsvētku laiks, 54 cilvēki miruši, Dombrovskis atkāpies, valdības nav, 500,000 izklankarēti, lai jauniešus ar sajūtām balstītā veidā mēģinātu audzināt par patriotiem. Tur vēl 2,3 miljoni ir iztērēti, lai aicinātu tautiešus atpakaļ. Nu, lūk, un šeit un te. Tas ir tas brīdis, kad ir nepieciešams morālais audits. Un tas, ko es mēģināšu šodien izstāstīt, ir, ja tāds morālais audits notiek, ko mēs varam mācīties no pasaules filozofiem, kādā veidā nošķirt labo no ļaunā. Jo tas, ko cilvēki dara, viņi to dara intuitīvi, bet, principā tur ir putra. Tāpat kā mazajam cilvēciņam, kurš atnāk ar saplēstu žaketi vai saplēstu jaciņu, jo viņš ir kādu aizstāvējis, tur ir labs un tur ir slikts. Tāpat arī mūsu valstī tur ir labs un tur ir slikts. Tur kāds ir uzskrūvējis mazāku skrūvi nekā vajag. Skrūvi tiek tiesāti, vai ne? Tas cilvēks saka, man izgrieza rokas, vai ne? Jo es esmu apakšuzņēmējs, man sit pa galvu, es mēģinu ietaupīt. Labs, slikts, slikts, labs. Un kamēr viss tas labais, sliktais ir vienā putrā, tikmēr nav tāda morālā audita izjūtas. Un mums tūlītās būs morālā audita komisija, vai ne? Veselu gadu auditēs morāli, kas noticis Latvijā. Tur Brūbesas kundze, tur Žagariņa kungs, Vojkas kundze, tur Pīpiķes kundze. Visi tagad būs morālie auditori. Un, lai viņiem nedaudz palīdzētu un cilvēkiem skaidrotu, es pēc brīža mēģināšu izstāstīt, kā pēdējos gados un ilgākā gadsimtos cilvēki domā par morālā audita norisi. Starp citu, Radio Boom FM piedāvā doktors starp citu filozofs Atis Zakatistovs. Nu redz, tātad mēs sākām runāt par to, kā filozofi domā par morāli un morālām tādām vērtībām un sistēmām. Un viena kļūda, kas Latvijā ir diemžēl ieviesusies, ir, ka cilvēki domā, ka runāšana par ētiku ir tāda naīva čalošana par to, kā varētu būt labāk. Tā sūrā patiesība ir, ka runāšana par ētiku ir runāšana par sodiem. Un par to, kas notiek ar tiem, kuri nepilda kaut kādas vispār pieņemtās normas. Līdz ar to par moralitāti, un es to terminu vispirms došu angļu valodā, jo angļu valoda ir bijusi filozofijas valoda kopš otrā pasaules kara beigām. Cilvēki runā par tādu morality of guilt, jeb vainas morālā sistēma, un morality of shame, jeb kauna morālā sistēma. Un tās ir divi dažādi uzskati, kur labais un sliktais kļūst par dažādām lietām. Un kāpēc cilvēki to pētīja? Cilvēki to sāka pētīt, jo 18. gadsimts, ko sauc arī par filozofisko gadsimtu, divām valstīm beidzās gluži pretēji. Un viena bija Lielbritānija, kas bija monarhija, un otra bija Francija, kas arī bija monarhija. Un it kā abas valstis vienādas, bet tas, kas tur beigās notika, ir Lielbritānijā vēl joprojām ir monarhija un cilvēki laimīgi dzīvo, bet Francijā bija šausmas terors un giljotīnu laiks. Un tad cilvēki mēģināja saprast, kāpēc tā. Un, protams, veica dažādus auditus. Viens no tiem auditiem bija finanšu, otrs tur juridiskais audits, bet arī morālais audits. Un tas, ko viņi saprata, ir, ka Lielbritānijā bija cita morālo uzskatu sistēma nekā Francijā.
Un Francijā un kontinentālajā Eiropā bija morāla uzskata sistēma, kuru saucās vainas moralitāte, un Anglijā bija kaunināšanas moralitāte. Un Latvijā, piemēram, ja mēs tā padomājam, pavisam nesen mums bija tā kaunināšanas moralitāte. Ja tu atceries savu jaunību, tu atceries vai ne? Jā. 80. gada beigās ļoti daudz cilvēku precējās. Un tas iemesls, kāpēc precējās, bija, jo meitene bija stāvoklī. Un tur bija tā sajūta, ka ir kauns to nedarīt, un līdz ar to tā morālā sistēma uzturēja zinām veidu rīcību dēļ tā, ka reputācija citu acīs būs sabeigta. Un tā ir tā kauna moralitātes sankcija. Par tevi smiesies, uz tevi rādīs ar pirkstiem, vecāki tev apries vai ne, vecāki tevi apries un vispār dzīve būs šaušalīga. Līdz ar to dari pareizo lietu, un tā pareizā lieta ir precies. Šobrīd Latvijā mums tās moralitātes vairs nav. Mums ir tas, ko varētu saukt par vainas moralitāti. Un vainas moralitāte ir tā, ka cilvēki bieži saka, vispirms jāmeklē vainas sevī. Un viņi nenosoda citus, jo viņi saka, kādam citam ir pienākums nosodīt. Un kāpēc es šo stāstu? Es stāstu tādēļ, ka kaunināšanas moralitātes sistēma nebeidz ar šausmām un postu. Vainas moralitātes sistēma beidzās ar šausmām un postu. Un mēs ar kaunināšanas moralitātes sistēmu bez lielām asinīm tikām laukā no padomju impērijas. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs smējāmies. Piemēram, par Brežņevu bija ļoti daudz anekdotas. Šobrīd es nezinu anekdotas par Dombrovski un par Bērziņu. Un tas, kas tur notiek, tā enerģija, ko varētu saukt par dusmām, kurš ir par pārdarījumu, tā enerģija kaunināšanas moralitātē, viņa izlīdzsvarojas, viņa izskrien kaut kur ārā. Jokošanā, izsmieklā, skatienos, šņācienos, bet viņa aizskrien. Vainas moralitātē, tās dusmas, viņas nekur neaiziet. Viņas paliek tā kā ar korķi aizspiestas, un viņas aug. Jo tā ir dabīga lieta, ka, ja mums tiek darīts pāri, mēs dusmojamies. Kaunināšanas moralitāte saka, dusmas ir labas. Tas, kas nav labi, ja dusmas aiziet pārāk tālu. Vainas moralitāte saka, kamēr nav pierādīta vaina attiecībā pēc zināmiem kritērijiem, visi svēti. Ar tiem, kas pāri darījums ir nodarīts, tiem tās dusmas sēž iekšā un gaida brīdi, kad tā kritiskā masa tiks sasniegta. Un tādā ziņā tas, ko es tagad skatos apkārt un domāju, ka mums ļoti noderētu atgriezties pie kaunināšanas moralitātes un izsmiet cilvēkus. Jo tas ir drošāk ilgtermiņā. Un ja šāda veida izsmiešana, ja šāda veida kaunināšana nenotiek, fiziski tās dusmas tiek uzkrātas. Un tad, kad viņas plīst vaļā, tad nav labi. Nu redz, tāda lūk morālā aina tiek uzburta. Es pēc brīža izstāstīšu sīkāk, kas ir raksturīgs kurai morālai sistēmai, bet šī ir tas mans uztraukums, ka ja mēs veidojam izpratni par morāli sabiedrībā, pamatojoties uz vainu, tad ļoti daudz mentālās enerģijas un emociju tiek uzkrātas, un tas var radīt sociālu sprādzienu. Starp citu, Radio Boom FM piedāvā doktors starp citu filozofs Atis Zakatistovs. Vienkārši par sarežģīto un otrādi.
Starp citu pirmdienās pēc 8. Boom FM. Nu, bet, ja domā, tad tikai domā. Vajag pierādījums, lūdzu, ja? Domāt nav, ir veselīgi. Ir veselīgi, bet bez pierādījumiem, Jā. Nu, labi, tad tā nedaudz sistemātiskāk par to kaunināšanas moralitāti. Un cilvēks, filozofs, kas šo aprakstīja sīkāk un pirmais un sistemātiski bija tāds Davids Humes. Un tā doma tad ir tāda vienkārša, ka tur ir zināma enerģija. Ja kāds tev ir izdarījis pāri, tev ir dabīga sajūta, ko sauc par dusmām. Un kopā ar tām dabīgo sajūtu, ko sauc par dusmām, nāk arī tāda dabīga sajūta, ko sauc par atriepšanās kāri. Un tad, kad tas ir noticis, tad, principā, kas ir lēmējis par to, vai tev ir tiesības būt dusmīgam vai nē, ir sabiedriskā doma. Sabiedriskā doma saka, jā, tev ir darīts pāri, un tev ir tiesības būt dusmīgam. Bet šajā brīdī tas, kas tur notiek, ja tu esi pārāk dusmīgs un pārāk kārs atriepties un nodari pāri tam, kurš tev ir darījis pāri, tad pēkšņi sabiedriskā doma pagriež pret tevi, un viņi saka, ka tam otram tagad ir iespēja un tiesības būt dusmīgam, un līdz ar to tur parādās tādas saprātīgas dusmas, ka tam pāri darījumam pret to, kurš tev ir kaut ko nodarījis, ir jābūt samērīgam. Un ja tas kļūst par tādu samērīgu pārdarījumu atdarījumu, tad viss, kaut kā izlīdzinās un dodas uz priekšu. Pārdarītājs ir dabūjis savu mācību, tu esi dabūjis savu kompensāciju par pārdarījumu, un sabiedriskā doma ir līdzsvarā. Un šajā morālajā sistēmā cilvēki domā par raksturu kā iemeslu tam, kāpēc kaut kas slikts ir izdarīts. Un tas raksturs tad ir dažiem cilvēkiem tā rakstura kokteilis ir tāds, kurā iekšā ir skaudība, dažiem cilvēkiem rakstura kokteilis tāds, kurā ir iekšā kādi citi grēki, vai ne? Un līdz ar to tam pārdarītājiem tiek norādīts, vai tu izmaini savu raksturu, vai pazūdi no mūsu kompānijas, vai arī trešais, tu esi mūsu kompānijā, bet mēs par tevi ņirgāsimies. Un tā ir tā izvēle. Un faktiski tāpēc, ka katram ir šitādi mazi rakstura trūkumi, mazāk vai lielāk rakstura trūkumi, tad šajā kaunināšanas moralitātē, sabiedriskajā domā, principā visi kādreiz dabūja pa galvu. Visiem kādreiz ir tas burts A, jeb L lohs, vai ne, uz pieres, un kāds par viņiem tā kā pasmejas, un tad, kad pasmejas, tad tur ir līdzsvars. Un Šekspīrs vienreiz šito aprakstīja vienā savā lugā, Henrijs V, kur Henrijs V runā ar savu mīļoto sievieti, un viņš viņai lūdz, mark me mercifully, izsmej mani maigi, jeb izsmej mani ar žēlastību, vai ne? Un tur tā sajūta, kas ir, manuprāt, Nacionālo elektronisko padomu, tai padomē šobrīd būtu jāgriežas pie radio komitejas, pie radio sabiedrības un jāsaka, izsmejiet mūs žēlsirdīgi. tad tas viss nokārtotos daudz vienkāršāk, vai ne? Un tad šajā kaunināšanas moralitātē tas, ko cilvēki zaudē, ir reputācija citu acīs, un viņi koriģē savu uzvedību saistībā ar to reputāciju. Un līdz ar to cilvēku reakcija pret viņu trūkumiem, jeb vājībām raksturā, kļūst par tādu kā pašu uzlabošanās programmu, un viņi iesaistās atpakaļ sabiedrībā, tiek pieņemti, apsmieti, vēl nezinu ko, bet sabiedriskā doma kļūst par to morālās patiesības nesēju. Un šī ir tā viena morālā sistēma. Un, manuprāt, Latvijā šī morālā sistēma darbojās 80. gados un pirms tam, jo sabiedriskā doma bija tā, kas noteica cilvēku rīcību, nevis tiesa. Nevis tiesas prāvu izvērtējums, nevis sodi.
Un šī sabiedriskā doma, manuprāt, arī palīdzēja Latvijai tik skaisti iziet ārā no Padomju Savienības žņaugiem. Tā otra morālā sistēma ir vainas morālā sistēma. Un vainas morālā sistēma, viņi saka, ka dusmām nav jēgas, jo patiesība notiks. Ja ne šajā dzīvē, tad nākamajā. Un tas, ko cilvēkiem nevajag darīt, nevajag dusmoties, bet tas, ko viņi var darīt, viņi var strādāt pie sevis uzlabošanas. Sākt ar sevi un uzticēties, ka ir pietiekami gudrs un efektīvs tiesu mehānisms, kurš patiesību ātri lemj. Un tie, kas ir pelnījuši sodu, šādā mehānismā tiek pie sava soda, un tā nav viņa darīšana. Un šajā vainas sistēmā tātad tu esi atbildīgs par sevi, un ir iestādes, kas ir atbildīgas par sodīšanu citiem. Un ja tās iestādes tiešām darbojas efektīvi, ātri, gudri, jauki, tad cilvēks, kurš ir darījis pārdarījumu, dabūja sodu, un visi laimīgi turpina dzīvošanu. Bet tā sodīšana arī, kā pamats šai vainas sistēmai, ir, un to ir aprakstījis tāds filozofs Immanuels Kants, ir tas, ko sauc par kategorisko imperatīvu. Un kategoriskais imperatīvs, jeb zelta likums, nedari otram to, ko tu negribi, lai darītu tev. Bet tā ir monētas viena puse. Tā monētas otra puse ir tu drīksti otram darīt tieši to, ko viņš tev ir pārnodarījis. Tas ir tas lex talionis, ka acis pret aci, zobs pret zobu. Un šajā vainas ētiskajā sistēmā ir ļoti jauki sevi iekšēji mācīt, nedarīt citiem pāri. Bet tur ir iebūvēts iekšā tiesība, ka tu vari otram izsist zobu, ja tev ir izsist zobs. Un šeit tā atšķirība, ja tajā kaunināšanas sistēmā tas, pret ko cilvēki vēršas, ir raksturs, tad šajā lex talionis, jeb atriebības sistēmā, tas, pret ko vēršas, ir ķermeņa daļas. un zagli, kā tu sodi zagli, tu nocērt viņam roku. Ja tev kāds ir izbakstījis aci, tev ir tiesības izbakstīt otram aci. Tur nevienā brīdī neiet runa par raksturu. Tur ir runa par to, kādā veidā tu tiešām vari nodarīt pāri otrai pusei par to, ka tev ir darīts pāri. Un kas tur iznāk? Tur iznāk tā būtiskākā atšķirība, tātad ir dusmas. Ja kaunināšana saka, dusmas ir laba lieta, un ja tu neesi dusmīgs, vai tu esi debīls, vai ļoti vājš, vainas sajūtā, viņi saka, dusmām nav šeit vispār vietas, jo pareizā tiesa tiks lemta. Un kas mums ir jādara? Mums ir jāgaida, kamēr pareizais tiesnesis lems pareizo tiesu. Un kamēr mēs šito visu gaidām, tikmēr mēs strādājam pie sevis uzlabošanas. Mēs pildam savus pienākumus. Un tā atšķirība, kas parādās starp vienu moralitātes sistēmu, kas ir vainas moralitātes sistēma, un kas ir kaunināšanas moralitātes sistēma, ir humors. Jo vainas morālā sistēma ir tukša. Tev ir tikai pienākumi, un tavs pienākums ir turēties savās vietās un ticēt, ka citi būs savās vietās. Un tur nav vietas smiekliem. Kaunināšana turās uz smiekliem. Uz mazu izsmiešanu un uz šitādām visām padarīšanām. Un tas, ko mēs šobrīd redzam, ir Latvijā tiek pārņemta ar vainas morālo sistēmu, kur cilvēkiem saka, gaidiet, pienāks brīdis, kad visi dabūs pēc vajadzības un pēc pienākumiem. Nevis pēc pienākumiem, pēc nodarītām. Un cilvēkiem tur uzkrājas tas, ko sauc par dusmu. Un ja tai dusmai nav kur iziet, tad sprādziena bīstamība
parādās. Un es tiešām domāju, ka tā vainas moralitāte nav laba, jo tie kritēriji, kādā veidā tiek noteikta vaina, ir pēkšņi tik stingri, un līdz tai vainas noteikšanai nav nekāda atbildība ne par ko. Un tas ir posts. Un šīs abas tās sistēmas, viņas nonāk pretrunā, kad ir jāsaka morālajā auditā, kas ir labi un kas ir slikti. Jo tā kaunināšanas morālā sistēma saka, ka ir slikti šmaukties ar skrūvēm. Kaunināšanas morālā sistēma saka, ka ir slikti melot. Vainas morālā sistēma saka, kamēr nav pierādīts, tev nav tiesības mani tiesāt, un sabiedrībā ir atsevišķs tiesnesis, kuram ir tāds pienākums, un viņš savu darbu darīs, stāvi pie ratiem. Un kamēr tas notiek, tikmēr kas ir labs un kas ir slikts, ir jūklis. Cilvēki nevar atšķirt labo no sliktā, jo intuitīvi viņi grib atrasties tajā kaunināšanā, bet tas, kur tagad nāk tas sabiedriskā spiediena un elišu spiediena vilciens, ir tā vainas moralitāte. Kamēr nav pierādīts, stāvi pie ratiem. Un tur ir liela beršanās, jo cilvēki dažādi domā par to, kas ir labi un kas nav labi, un kas ir slikti. Un tad, kad šitāda beršanās notiek, tad vienkārši ir posts. Bet nevar sanākt tāda situācija, ka mēs par skrūvi vai par padomi, to elektronisko līdzekļu padomas lēmumu, mēs te tā vienkārši pasmejamies un vainīgie netiek sodīti beigās. Lai gan arī otrā sistēmā ir tā, ka mēs varam stāvēt pie ratiem un viņi vienalga netiek sodīti. Tieši tā. Un tas sods jau ir tā smiešanās. Tas sods ir tā reputācijas zaudēšana. Tas sods ir, ka ar viņiem vairs nerunā. Viņi no mūsu sabiedrības tiek izdzīti. Un ja viņi grib nākt atpakaļ, lai nāk un lūdzas, jeb lai pacieš izsmieklu. Tas ir tajā kaunināšanas situācijā. Un tur tas sods nav cietumsods, tas sods ir reputācija. Un plus vēl cietumsods iespējams, bet nevar būt tikai cietumsods un pa vidu vakums, kur cilvēkiem jāstrādā pašiem pie sevis un viss punkts. Līdz ar to tāda mana iekšējā sajūta ir vecmāmiņas. Ejiet uz ielām un kauniniet. Lūdzu, kauniniet tos cilvēkus. Joku plēsēji, rakstiet pamfletus, izsmejiet. Latvija būs labāka vieta. Un tas ir mans Ziemassvētku mazs, mīļš novēlējums šajā skarbajā laikā, kad tiešām mēs saviem bērniem sakam, gar logiem staigā rūķītis, kurš redz, kas ir bijis labs un kurš ir bijis slikts. Un labie dabūs bombongas, sliktie dabūs žagarus. Un ko rūķītis redz? Rūķītis redz nodegušu jumtu. Tieši rūķītis redz sabrukušu jumtu. Viņš redz kapus. Viņš neredz, kur ir valdība. Un tas, ko sabiedrība šobrīd šajā vainas moralitātē, kas viņiem tiek uzspiests, ir taisnība ies savu ceļu, gaidiet. Tie kritēriji, kā tiek noteikta vaina, ir absolūti, viņi ir tik specifiski, ka faktiski līdz viņiem grūti tikt, un tur ir vakums, kas morālajam auditam ir postošs. Un tas rūķītis staigā riņķī, un viņš taisa morālo auditu Latvijas valstī, un tajā morālajā auditā nav vietas bombongām. Bet nav vietas arī žagariem. Jo kāds ir pateicis,
Gaidiet. Tālūk. Tātad Ziemassvētku novēlējums morāliem auditoriem. Atgriezīsim Latvijā kauna sajūtu un izveidosim vidi, kurā kaunam ir vieta, kur atrasties. Paldies, Ati, kad atnāci šorīt. Jā. Prieks bija šeit. Jā. Tiekamies maijā. Es nezinu, vai šogad mums vēl sanāks. Kā tur ir nākošais pirmdiena? Tad ir brīvs vai nav brīvs? Ir laikam brīvs. Jā. Bet man vēl viens novēlējums, zinot šo bēdīgo sāgu ar FM frekvenci. Vislabākā dāvana Ziemassvētkos ir interneta radio. Protams. Jo interneta radio ir vieta, kur patiesība vēl dzīvo necenzēta. Jo acīm redzot, FM frekvence tiek pirkta, pārdota pēc patikas draugiem. Tā ir, protams. Labi, paldies, Ati. Un, internetā. Internetā. Jā, turpmāk. Starp citu, Radio Boom FM piedāvā Doktors Starp citu, filozofs Atis Zakatistovs.